Labdien, mani sauc Ernests, es esmu no Ceplis, un šodien mēs apskatīsim itāļu akumulācijas krāsni La Valmarecchia V100. Pēc nelieliem aprēķiniem aptuvenās izmaksas 12 stundu periodam ir 2,50 eiro, lai apsildītu 130 kvadrātmetru lielu platību, kas nozīmē, ka kurināšanas izmaksas būs aptuveni 150 eiro mēnesī. Konkrētā krāsns neprasa papildus laika ieguldījumu. Iekurināšana vienu reizi vakarā un vienu reizi no rīta prasīs aptuveni 10 minūtes jūsu laika. Siltuma akumulācijas krāsns ir lielāka investīcija, ja mēs to salīdzinām ar citām malkas krāsnīm, bet laika un kurināmā ekonomija padara šo par vienu no izdevīgākajiem risinājumiem. Tālāk apskatīsim vairāk krāsni. Augšdaļa ir no tērauda, un no augšas iznāk dūmats ar diametru 120 mm. Gan priekša, gan sāni, gan aizmugure ir pilnībā izklāti ar biezām ziepakmens plāksnēm, kurām ir izcilas siltuma akumulācijas spējas. Bet kā konkrētā krāsns var sasniegt šādu efektivitāti un siltuma akumulāciju līdz 12 stundām? Atbilde ir itāļu ražotāja tehnoloģijās. Krāsns iekšpusē ir 6 mm biezs nerūsējošā tērauda čuskveidīgs tunelis, kas vijās līdz pat krāsns augšai, kas neļauj dekameras dūmiem pa taisno iziet ārā pa skursteni, bet gan akumulēties krāsns iekšpusē, kur nākamais slānis ir biezas vermikulīta plāksnes, un pēc tam jau ārējais slānis, kas ir biezas ziepakmens plāksnes. Krāsnes tīrīšana var vienkārši veikt, noņemot augšējo plāksni, kas ir jādara ik pa 2 gadiem. Vienkāršākai krāsnes pārvietošanai iekšā mājā vai uz kādu citu stāvu krāsni var izjaukt, atskrūvējot konkrētās skrūves, tā izjaucās kā Lego modelītis. Tālāk esam nonākuši līdz krāsniņas durvīm, kurām ir koka rokturis uz nerūsējošā tērauda pamata. Dekamerē ir salīdzinoši mazs slociņš, bet tā iemesla dēļ, ka caur dekameras stiklu izdalās vislielākais siltums. Tāpēc ražotājs izlēma ielikt krāsniņai mazāku stikliņu, tādējādi liekot vislielākā uzsvaru tieši uz siltuma akumulāciju. Var redzēt, ka durtiņās iestrādāta gan primārā, gan sekundārā gaisa padeve. Durvis ir gandrīz 3 cm biezas un ar vienu no lielākajām degauklām, ko es redzējis, kas vien parāda par uzbūves kvalitāti un ilgmūžību. Nedaudz par pašu dekameru, viss tajā ir izgatavots no nerūsējošā tērauda, kurš ir daudz nodurīgāks pret saskarsmi ar liesmu. Tālāk jau ir vermikulīta plāksnes, un augšā jau ir redzama nerūsējošā tērauda griesti, kas tālāk aizved uz šo te čūsku. Tālāk ir nerūsējošā tērauda reste ar pelnu atvilkni. Tas ir pietiekami liela izmēra. Tālāk jau par malkas ietilpību man ir pāris pagalas, sāksim ar mazāko, kas ir 30 cm gara. Tad pāris pagalas. 33 cm garas. Tad ir pagala, kas 36 cm gara. Malkas ietilpība ir līdz 35–37 cm. Kurināšana notiek sakraujot malku pēc iespējas blīvāk. Malku izmantojam, protams, sausu un to piekraujam gandrīz līdz augšai. Un dedzinam no augšas uz leju. Un šādi arī sasniegsim 12 stundu akumulāciju. Protams, vēlāk, kad dekamera jau iekūrusies, varam noņemt no pirmā gaisa režīma, pilnībā aiztaisīt dekameru un aiztaisīt abas gaisa padeves. Tādējādi veicot nepieciešamos soļus, lai konkrētā krāsns sasniegtu 12 stundu akumulāciju. Milzīgs paldies, ka noskaties šo video par akumulācijas krāsni La Valmarecchia V100. Ja gadījumā tev ir kāds jautājums par konkrēto modeli vai par kādu citu akumulācijas krāsni, sazinies ar mums kontaktu sadaļā www.ceplis.eu un mēs tev palīdzēsim. Ja vēlies konkrēto krāsni apskatīties klātienē, droši atbrauc ciemos, atrodamies Spunķciemā.